Daudz laimes vārda dienā un, protams, daudz laimes arī visiem tiem, kam šodien dzimšanas diena vai kādi citi svētki. Atgādinam, labo darbu nedēļa turpinās, un šodien labo darbu nedēļas ietveros organizatori dodas uz bērnu slimnīcu, kur nevien tiksies ar mazuļiem un organizēs viņiem interesantas meistarklases, bet arī tiksies ar skaistumkopšanas lietām palutinās arī sasirgušo bērniņu māmas, kuras jau ilgāku laiku atrodas slimnīcā kopā ar saviem mazuļiem. Un aicinām, protams, visus labo darbu nedēļas ietveros izdarīt kādu labu darbiņu un iedvesmai arī turpinājumā mūsu stāsts, ko sagatavojusi korespondente Enija Kreitsberga. Svetlana Mešerska 63 gadu vecumā, kā pati saka, metusies lielā izaicinājumā, uzņemoties rūpes par 3 maziem bērniem. Viņai un vīram vēlme pēc bērnu audzināšanas radās pēc traģiska nelaimes gadījuma, kad bojā gāja abu miesīgais dēls. Pārējie bērni jau izauguši un devušies savās dzīves gaitās. Visi bērni aizbrauc projām. Visi atrodas Londonā, ārzemes, pelnīt naudiņu, un visi mazbērni viņiem līdzi, un mēs palikam vieni paši. Un man mācītājs tāds bija Elijas pagastā, viņš man ieteica, palīdziet kādam bērnam. Aizgāju uz bērnu namu. Man preti gāja šis puisīts, Matis. Matīs ir vecākais no pieņemtajiem bērniem ģimenē. Kamēr mazais Aleksējs un Zane spēlēs, Matīs no māmas neatiet ne soli. Viņš Mešersku ģimenē dzīvo jau 2. gadu. Iesaukumā Svetlanai bija vēlme tikai pēc viena bērna, bet ar laiku no bērnu namiem nākuši jauni piedāvājumi. Es domāju, varēšu es būšu spējīga vai ne, jo man 63 gadi, un būšu spējīga vai ne, 2 bērniņus. Nu jā. Grūti gāja mums brīžiem, bet nekas. Kad māju pieskarnēja 2 puikas, iekšēji esot bijusi sajūta, ka vajadzīga arī meitenīte, uzsver Svetlana. Pirms 2 nedēļām ilgas pēc meitnītes arī piepildījās. Ģimenē pievienojās 8-gadīgā Zane. It kā 3 bērni, es it kā tāds iesacējis pamēģināju. Sanāk. Tagad jauka ģimenīte mums. Man no sākuma draudzene teica, tas būs kā darbs. Man liekas, es tā nevarēšu, man nav tas tā kā darbs. Es ar visu sirdi pret tiem bērniem, it kā tas būtu mans bērns. Tieši savādāk es nevaru. Ar Svetlanu viņas bērniem tikāmies vienā no Rīgas kafejnīcām Cidonija, kura šogad aktīvi uzsākus sadarbību ar portālu palīdzēsim.lv. Arī šodien kafejnīcas darbinieki labprātīgi spēlējas ar bērniem un jau pašiem darboties aiz bāra letes. Nevar tā! Nekas. Un mums prieks, ka mūsuprāt tā ir tā kustība aizsākusies, ka mēs dodam nelielu kā impulsu, kā pamudinājumu, un cilvēki domā tālāk un jau izplāno tos savus labos darbiņus un dara. Un tad, kad tu vienreiz, manuprāt, esi iesācis, tad tas aiziet tā automātiski un pats no sevis, ka labais darbiņš tas nav nemaz te grūti un sarežģīti izdarāms. Labus darbus, kas daudzreiz nemaz neprasa finansiālu ieguldījumu, bet tikai laiku un vēlmi palīdzēt, visas nedēļas garumā skaita palīdzēsim.lv un draugiem.lv portāli. Līdz šim saskaitīt vairāk kā 100 labie darbi. Es domāju, ka latvieši ir gādīgi. Vienīgi vajag ik pa laikam to mums atgādināt. Ja mēs viens otram to ik pa laikam atgādinām, tad mēs biežāk arī tādi esam. Lai gan oficiāli labo darbu nedēļu noslēdz 23. oktobrī, tas nebūtu nenozīmē, ka palīdzēt nevar arī turpmāk. Lai atgādinātu cilvēkiem, cik maz patiesībā vajag, lai otru iepriecinātu, portāls palīdzēsim.lv arī turpmāk ziņos par labajiem darbiem, kā arī mudinās sabiedrību vairāk tos darīt. Jā, paldies Enijai, un tiešām pievienojamies. Labos darbus varam darīt gan labo darbu nedēļas ietveros, gan arī, protams, ikdienu. Bet